Tad esot savā mīļajā Jēzus sirds baznīcā, dežūrējot šeit, pavadot laiku liekderīgi un svētīgi nolasīšu vēstījumu no Jēzus, ko viņš ir devis caur šiem te gaismas skolotāju vēstījumiem, gudrības vārdi 2. Tatjana Mikušina avots ir tīrs, skaidrs kā kristāliņš. Esmu piedzīvojusi daudzus brīnumus to apliecināšanai, un esmu viena no, kā lai saka, Jēzus otrās atnākšanas izvēlētām, ko viņš ir izvēlējies kā te arī notiek remonts, tāpēc te būs tādas skaņas. Tā, 182. lapas puse. Es tiecos uz saskarsmi no sirds uz sirdi ar tiem, kas ir gatavi tādai saskarsmei. Iemīļotais Jēzus, 8. jūlijas 2006. gads. Es esmu Jēzus, atnācis pie jums šajā dienā, lai dotu jums pamācības, kuras es jau iepriekš biju sagatavojis jums. Mums reti ir iespēja tieši sazināties ar tiem, kas tagad ir iemiesojumā, taču šī tiešā saziņas iespēja starp mani un jums ir ielikta jūsu dabā. Tā jums ir iedzimta, un ja jūs uzņemtos pūles un tiektos ar visu sirdi, ar visu dvēseli uz mūsu saskarsmi ar jums, tad jūs spētu sadzirdēt mani. Es atnāku pie jums tieši tāpat, kā es tagad atnācu Tatjanas ķermeņa svētnīcā, un man būtu saruna ar jums. Es varētu dot jums pamācības tieši bez starpnieka, un to es dedzīgi vēlos nonākt tiešā kontaktā ar katru no jums. Lieliem vairumam cilvēku, kas lasa šos diktātus, ir pazīstama kristietība, bet konfesija nav nekāds šķērslis mūsu un jūsu saskarsmei, tāpēc, ka cilvēki paši ir sadalījuši ticību dažādās reliģijās, un katra reliģiskā sistēma cenšas pakļaut sev savu draudzi un modri seko, lai tā neizietu ārpus viņu baznīcas robežām. Taču es eksistēju un tiecos uz sazināšanos ar visiem neatkarīgi no reliģijas, pie kuras jūs piederat un pie kuras pieder jūsu ģimene. Pacentieties savā apziņā pieņemt mani kā gaismas skolotāju, nevis kā elku, ko pielūdz vairums kristiešu, bet kā vecāko brāli, draugu, kurš gatavs atsaukties katram jūsu lūgumam un atnākt jums palīgā, kad jūs saucat mani. Es esmu tas skolotājs, kurš ir ļoti tuvs zemes cilvēcei, un jūs pat nevarat iedomāties, cik tuva ir mana klātbūtne. Es varu būt jūsu vidū, jūsu lūgšanas laikā, kad jūs piesaucat mani, un es varu atnākt pie jums jūsu vientulības klusumā, tad, kad jūs patiesi esat apņēmušies satikties ar mani un saņemt padomu grūtā dzīves brīdī. Nekautrējieties vērsties pie manis. Es esmu dievišķais skolotājs un es kalpoju zemes cilvēcei visu šo laiku, kopš es veicu pārēju tajā dzīvē, kad es biju Jēzus. No tā laika es bieži parādos tiem, kas atzīst patiesu kristietību savā sirdī, ne tiem, kas padarījuši kristietības reliģiju par savas eksistences avotu, un ne tiem, kas svētulīgi seko baznīcas dogmām un noteikumiem. Es tiecos uz saskarsmi no sirds uz sirdi ar tiem, kas ir gatavi tādai saskarsmei. Ļoti daudziem es esmu ne tik daudz kristietības simbols, cik draugs. Un pirms daudziem iemiesojumiem es satikos ar jums un devu savu mācību manā Jēzus iemiesojuma laikā. Un tagad mūsu saikne turpinās smalkajā plānā. Jums ir iespēja saņemt apmācību manā mītnē miega laikā. Es aicinu tos, kas vēl neizmanto šo mūsu saskarsmes iespēju, to izmantot. Ja jūs pirms aizmigšanas esat mierīgi, harmoniski, tad pēc lūkšanas jūs varat tiekties domās uz tikšanos ar mani, un mēs noteikti satiksimies jūsu nakts miega laikā. Es atbildēšu uz jūsu jautājumiem un sniegšu jums visu iespējamo palīdzību, lai jūs nemulsina tas, ka pēc pamošanās jūs varat neatcerēties visu mūsu tikšanās sīkumus, vai pat vispār neatcerēties, ka mūsu tikšanās ir notikusi. Tas nav svarīgi, tāpēc, ka jūs izmantosiet saņemtās pamācības savā dzīvē, pat tad, ja tā paies garām jūsu ārējai apziņai. Tāpēc saglabājiet sevī tiekšanos uz satikšanos ar mani, un mēs noteikti satiksimies. Negaidiet, ka es atnākšu pie jums tā, it kā es būtu cilvēks un ienācis pie jums paciemoties. Nē, mūsu saskarsme notiks smalkajā plānā, un jums ir jāpieliek pūles, lai sadzirdētu mani. Es runāšu ar jūsu dvēseli vai ar jūsu augstāko es, un manus vārdus jūs sadzirdēsiet savā sirdī. Tie nebūs parastie cilvēku vārdi, un tās var pat nebūt domas.
tā būs manas klātbūtnes sajūta un sajūta, ka jūs esat piepildīti ar manu enerģiju. Es piepildīšu jūsu sirds klausu ar dzīvinošo valgmi, un es došu jums mierinājumu, mieru un svētlaimes sajūtu. Visu to, kā jums trūkst jūsu dzīvē, un pēc tam, kad jūs izdzersiet svētlaimes nektāru no mana kausa, jūs sapratīsiet, ka viss, kas jūs nomocīja un darīja jums raizes, un visas jūsu problēmas ir aizgājušas kaut kur sāņus, un daudzas no tām vairs neatgriezīsies pie jums, tāpēc, ka es iedevu jums daļiņu savas apziņas, un tā kā jūsu apziņa ir mainījusies, jūs vairs netiksiet ievilkt tajās karmiskajās situācijās, kuras izraisīja jūsos raizes un nemieru. Jums tiek dots pēc jūsu ticības. Ja jūsu ticība ir stipra un jūsu tiekšanos nevar salauzt nekādas dzīves neveiksmes, tad mēs vienmēr tiksimies. Es ļoti ceru uz mūsu tikšanos, tāpēc, ka jums mūsu tikšanās iespēja ir tā palīdzība, ko sniedz debesis. Neticiet tam, kas saka, ka jums vajadzīgs starpnieks, lai sazinātos ar mani. Nē, mēs varam satikties ar jums jūsu sirds klusumā, un es palīdzēšu jums jūsu pašreizējo problēmu risināšanā. Tomēr tā ticības un uzticības pakāpe, kas ļauj man būt klāt jūsu aurā, reti ir sastopama cilvēkos. Es nevaru atnākt pie jums, ja jūs atrodaties lielā pilsētā un ja jūs esat pārāk norūpējušies par savām zemes lietām un problēmām. Es nevaru atnākt pie jums, ja jums piemīt kaut kādi ieradumi, kas atdala mūs. Ar to es domāju jūsu kaislību uz alkoholu, nikotīnu, televīzijas skatīšanos, nekvalitatīvas apziņas stāvokļus, kuri jūs vajā aizvainojums, skaudība, greizsirdība, dusmas. Es nevarēšu būt klāt jūsu aurā, ja jums piemīt šie trūkumi vai jebkuri citi trūkumi, ko jūs bez pūlēm uzskaitīsiet paši, jo pārāk labi tos zināt un nevarat no tiem atbrīvoties iemiesojumu pēc iemiesojuma. Es esmu atvērts saskarsmē, bet jums pašiem ir jāpieliek pūles, lai pienāktu pie manis, paaugstināt jūsu vibrācijas līdz tam līmenim, kad mūsu saskarsme var notikt. Un katrs no jums labi apzinās tos trūkumus, kas viņam traucē pienākt pie manis, tomēr nesteidzas šķirties no tiem. Ko lai dara? Es pagaidīšu, kamēr jūs nobriedīsiet un nolemsiet tieši sazināties ar mani. Tagad es izmantoju iespēju un runāju ar jums ar šo sūtni, un es atgādinu jums arī par iespēju satikties ar mani miegā. Mūsu satikšanās iespēja ir vienmēr, un tikai jūs paši ierobežojat mūsu saskarsmes iespēju ar jums. Bet tagad es gribētu novēlēt jums iegūt iekšējo tiekšanos, kas pārvarēs visus jūsu trūkumus un ļaus jums pacelties dievišķās apziņas virsotnē bez apstāšanās un nenoslīdot lejup. Tāpēc, ka dažreiz pietiek ar vienu jūsu nepareizu izvēli, lai jūs pārtrauktu mūsu saskarsmes iespēju ar jums līdz pašreizējā iemiesojuma beigām. Esiet uzmanīgi, kad ejat pa dzīvi un apdomājiet katru savu izvēli un savu soli. Tāpēc, ka ir daudz to iemītnieku, kas eksistē astrālajā plānā un arī tiecas stāties ar jums kontaktā, lai jūsu persona iegūtu savas gribas un savu nodomu izpildītāju. Un stāties sakaros un savstarpējā sadarbībā ar tādām būtnēm ir daudz vieglāk nekā stāties sakaros un savstarpējā sadarbībā ar mani. Tam nav vajadzīga šķiršanās ne no viena jūsu ieraduma. Tāpēc jūs vienmēr zināsiet, ar ko jūs sastopaties smalkajā plānā. Jums pietiek vienkārši bez aizspriedumiem paanalizēt savas domas, savu dzīvesveidu un savas savstarpējās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc viss jums ir pa spēkam, jūs paši pieņemat lēmumu, ar ko jums kontaktēties smalkajā plānā. Atšķiršanas spēja jums ir nepieciešama, bet dažreiz, lai atšķirtu, nav vajadzīgas nekādas spējas. Vajag vienkārši analizēt savu domāšanu un savus ieradumus un pieķeršanos. Es nezaudēju cerību uz tikšanos ar jums, un es ar nepacietību gaidu mūsu tikšanos. Es esmu Jēzus ar lielu mīlestību pret jums. Notiek remontiņš.